Čivriu 72. Šī video es tev izstāstīšu, kā es esmu iebērzies ar saviem saules paneļiem uz jumta, ja? Saproti? Reāls iebērziens. Karoča, viss stāsts bija sekojoši. Čoms saka, tu negribi uzlikt saules paneļus, es tev pa lēto pārdošu. Es saku, vai huisņim uzliekam. Nu, cik tur tā darba pieskrūvējam, viss ražojam. Un tagadiņās, šito tēmu es tur sāku cilāt, izrādās visiem baigi dārgā elektrība, es aizēju to savu elektrumu portālu, pastos, man tur ir 12 saņi par kilovatstundu. Es domāju, man pēc 15 gadiem atmaksāsies tas viss, vai kaut kā, es nezinu. Es domāju, beztauks, bet vienalga. Visi man saka, nevar būt tik lēti. Es tur biju nofilmējis vairākas video, ka man reāli elektrība pa 12 saņiem. Moš arī Latvenergo šito noskatījās, domāju, jāierubīja Jurkam cits tarifs. Un atsūta, man tur iedagās tāda baigā ziņa. Šitas tev beigsies februārī. Kopš februāra sākuma tev būs, ja tu neko nespiedīsi, tad tev būs 38 centiķi plus PVN. Es domāju, huisņim, lai ir dārgāk tā elektrība, vismaz man atmaksāsies mani paneļi ātrāk, vai ne? Un es neko nespiežu, gaidu februāri. Šodien pienāk vēstuli, rēķins un tā tālāk. Bija man visu laiku, es tur tērēju daudz kilovats un tā tālāk, bija man visu laiku pār pa 2 sotaki. Tad es skatos rēķins, 140, un tas ir par 4 objektiem. Par 4 objektiem, saproti? Par šito māju vispār 40 eiro. Viss ar visām piegādēm, visu. Es domāju, kā tad tā var būt? Kur tad ir tie? Skatos, vispār es patērēju tikai 100 kW, saproti? Nevis tā kā parasti tur 600 vai 700 vai cik. Vispār 100 kW tikai. Tu saproti, kas pa hērņu sanāk? Aizēju apstīties, cik te man maksā? 22 saņi. Kur ir, tie 45, vai vienalga 38? Viņi vienkārši, agrāk man tur bija rakstīts 12 saņi līdz 99. gadam, ar ko es visiem lielījos. Pēc tam viņi man teica, ka līdz 99. gadam būs pa 38 saņiem. Un beigās tagad man ir, nezinu kāpēc, viņi teica, tur bija rakstīts, ka būs, ja neslēgs līgumu, būs pa 38. Es līgumu neslēdzu un ir pa 22, saproti? Reāls uzmetiens, man tagad atkal būs 10 gadi jāgaida, kamēr tie paneļi atmaksāsies, saproti? Jo, ja būtu pa 38, ok, tad viņi atmaksātos pa 4 gadiem. A tagad, ko viss tas notiks tik lēnām un lēnām, karoči, baigais iebērziens, jo elektrība man maksā 22 saņi, bet ar tiem paneļiem ir prikols. Es jau nezināju, kā tur tas aprēķins, kā tas neto notiek un viss pārējais. Es arī tagad nezinu. Bet, karoči, februārī šitanī, ķipa augstajā mēnesī, man saražoja kaut kāds 400 kWh. Reāli februārī 400 kWh nost un palika tikai 100. Pēc tam laikam aizies, ka būs vairāk, tā aizies kaut kā mīnusā vai kā, es nezinu. Tā kā reāls iebērziens, es neiesaku nevienam likt paneļus, jo elektrība mūsu valstī reāli ir pa lēto, reāli ļoti lēta elektrība, jo kāpēc? Mums ir Kariņš, un Kariņš man arī tur kaut ko kompensē tos pirmos. Tur vēl kaut kāda mīnus ir. Pirmās 100 kWh viņš vēl kompensē. Tas ir priekš kam vēl kompensē. Tā jau lēti, saprot? Labi, davai, pišķili juhu.